Neturi sveici zem pūra. Reiz pa reizei dodos uzstāties Rīga Tegurāls Digi kopienas pasākumos, kas orientēts uz valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri ikdienā cenšas un jau izmanto mākslīgā intelekta rīkus. Tajā es dalījos ar Copilot jaunumiem daudz garākā stāstā, bet šajā video es plānoju pastāstīt tev par 5 lietām, kas uzlabos tavu Copilot lietotāju pieredzi, kā arī tādējādi tu spēsi sasniegt labākus rezultātus, kas attiecīgi veicinās tavējo produktivitāti un efektivitāti. Fokus šīm 5 izvēlētajām funkcijām šoreiz ir tieši uz pamata licences lietotājiem, tāpēc, ja gadījumā kaut kas no tā viss, par ko mēs šodien runājam, tev nav pieejams, tad es iesaku aicināt tev runāt ar saviem IT cilvēkiem, vai pastāv pavisam neliela varbūtība, ka šīs te opcijas vēl tikai parādīsies tavā tenantā jeb lietotājā. Un tā pirmā lieta, ko es vēlos parādīt un atgādināt ikvienam no klausītājiem, ir tieši custom instruction jeb personalizēšana. Personalizēšana ir tas, kas var padarīt šo te Copilot lietotāju pieredzi daudz labāku un daudz atbilstošāku tam, kas tad ikdienā tad spēs uzlabot šo te jūsu produktivitāti un atbilžu kvalitāti. Tas ir arī ļoti būtisks aspekts. Tas, kā mēs varam nonākt pie šīs te personalizācijas, ir klikšķinot uz šo te ikoniņu. Te mēs varam aiziet uz iestatījumiem. Zem iestatījumiem mēs atrodam šo te elementu kā personalizēšana. Pie personalizēšanas mēs tad varam izmantot, viena opcija ir, ka mēs izmantojam šos te iebūvētos elementus, bet es jums iemetīšu arī zem video komentāru laukā vairākus promptus, jeb uzvednes, kurus jūs varat izmantot, lai daudz ātrāk nonāktu pie šiem te pielāgotajiem norādījumiem. Un kāpēc tad šie te pielāgotie norādījumi varētu būt būtiski? Ja jūs esat viens no tiem, kurš Copilot ir sācis lietot pavisam nesen, tad ir liela varbūtība, ka jūs tam esat vienkārši kā tāda balta lapa, un tam nav vajadzīgā konteksta, lai saprastu, ko tad jūs īsti darat. Un pat tad, ja jums ir šī te Copilot paplašinātā licence, daudz labāk būtu tomēr pastāstīt, ko tad jūs īsti sagaidat no sava Copilota. Šī ir tā personalizēšana. Un, lai mēs varētu personalizēt savējo Copilot lietotāju pieredzi, es piedāvāju vairākas opcijas. Viens ir, ka mēs attiecīgi izmantojam šādu te uzvedni. Based on my Copilot usage patterns, create instructions that I will copy in the custom instructions. Ja es vēlos, es varu, protams, sagatavo latviski. Ja? Tātad sagatavo latviski. Un te tad arī veidosies. Šī ir viena no manām vidēm, tātad, kurā es darbojos, tā ir smilšu kaste, līdz ar to šai te Copilot basic licencē nav varbūt tās pietiekami liela konteksta par to, ko tad es ikdienā īsti daru, bet tas ir pilnībā pietiekami, lai parādītu, kā tas viss darbojas. Tad atbildi latviešu valodā, ja vien īpaši nelūdz citādi, rīkojies kā pieredzējis biznesa konsultants, projektu vadītājs un datu analītiķis. Tad tas ir tas, ko man piedāvā mans Copilots, balstoties uz to pieredzi, kas man ir bijusi ar šo te konkrēto basic Copilot licenci. Un tas, ko es tālāk varu darīt, es paņemu, protams, pie šiem te settingiem, es varu noņemt rindiņu numurus, lai man neveidojas šis te nevajadzīgais balagāns. Es ņēmu kopiju, un attiecīgi tajā brīdī, kad viss ir nokopēts starpliktuvē, es varu iet vai nu šeit, vai otra opcija tikt pie tiem pašiem iestatījumiem ir augšā. 3 bumbiņas, klikšķinām iestatījumi, un tad attiecīgi atrodam to pašu personalizēšanu. Un šeit tad es varētu attiecīgi arī iekopēt. Kopējot iekšā, mēs saglabājam šos te norādījumus. Cita alternatīva, ko arī noteikti ir vērts izmantot, ir izmantot šāda veida promptu. Mēs varam darīt tā. Paņemam atkal jaunu tērzēšanu, klikšķinām Ask me 5 questions, one by one, to formulate my writing style and save responses in memory. Tas bija par memory, bet es biju sagatavojis arī līdzīgu promptu par custom instructions. Tātad konceptuāli mēs vaicājam, lai mūsu Copilots uzdod man 5 jautājumus, un balstoties uz tā mēs veidosim šos te custom instructions.
Te var redzēt, kāda ir tava galvenā loma un par ko tu visbiežāk izmanto AI. Te var arī attiecīgi definēt, ko tad jūs īsti darbā darat, kādus rezultātus tu vēlies saņemt visbiežāk, sapulču kopsavilkumi, projektu plānu, stratēģijas, kāds ir tavs atbilžu stils. Un tajā brīdī, kad jūs atbildēsiet uz šiem te jautājumiem, jūs noteikti varēsiet formulēt jau daudz labāk šīs te custom instructions. Es saprotu, ka kādam varētu likties, nu, tas tāds basics, bet pieredze rāda, ka ļoti, ļoti daudziem lietotājiem šīs te custom instructions nav norādīts vispār. Labā ziņa, ka šīs te custom instructions var definēt šeit, bet, pieņemsim, veidojot savējos notebookus vai veidojot, piemēram, arī e-pasta atbildes tiem, kas lieto paplašināto licenci, jūs varat definēt vēl cita veida custom instructions, kā tieši jūsu paplašinātā Copilot licenci palīdz jums gatavot e-pasta atbildes. Un, protams, neaizmirstam, ka vēl jūs varat veidot paši savus asistentus, un iekš tiem asistentiem jūs tad attiecīgi varat definēt jau pavisam citu instrukciju kopumu. Tā kā tās būtu pavisam nesaistītas un atšķirīgas lietas. Tāpēc pirmā lieta - custom instructions, un kā jau varēja redzēt no iepriekš parādītā, vēl zem iestatījumiem ir tāda opcija kā memories. Mēs arī klikšķinām personalizēšana, un šeit ir attiecīgi saglabātās atmiņas. Pie saglabātajām atmiņām mēs varam definēt atkal vai pievienot vēl kaut kādas specifiskas lietas, kas ikdienā varētu uzlabot šo te Copilot lietotāju pieredzi. Un šajā konkrētajā Copilot Basic licencē man nav saglabāta atmiņa, bet saglabātās atmiņas varētu būt atkal tā pati jūsu loma, tas pats, kā jūs vēlties, lai tiek sagatavot šīs te atbildes, tā kā tur var variēt ar šiem te elementiem. Un atšķirības starp vieniem un otriem ir sekojoši. Tā ir nu, tā kā paredzēta, lai dinamiski papildinātos. Jūs, piemēram, varat veidot atbildi vai sagatavot šo te promptu, atbildi ir uzģenerēta, un tad jūs varat teikt, atceries šo te pievieno atmiņu blokam, piemēram, kad jūs strādājat pie kaut kādiem lielākiem projektiem, un pēc tam, pieņemsim, tas projekts beidzās, jūs gribat šo te atmiņu dzēst. Tātad jūs varat arī aiziet pie šīm te atmiņām un viņas, principā, regulāri dzēst kopumā. Un savukārt custom instructions ir jau tāds plašāks jēdziens, kas ļauj jums definēt šos te fiksētos noteikumus, kā jūs vēlaties, lai šīs te atbildes no Copilot vispār kopumā tiktu sniegtas. Jūs varat teikt, ka vienmēr vajag bullet pointā, vienmēr vajag atsauces, vienmēr jāpārbauda ir šie te visi avoti, no kurienes informācija tiek sniegta un tā tālāk. Un vēl viens elements, kas varētu būt interesants tieši pie šiem te iestatījumiem, ir tas, ka mēs te varam definēt arī, vai mums rādīsies šie te uznirstošie paziņojumi vai nē. Un vēl viens tāds aspekts, kas nelīdz galam ir loģisks, ir, ka web search tiek iestatīts zem personalizēšana, detalizēta meklēšana tīmeklī. Tas ir jaunums, kas ir nesen tā kā pievienots, bet tas jāņem vērā, jo, ja gadījumā tas ir izslēgts, tad jūs to atradīsiet šeit. Agrāk tas bija daudz vieglāk atrodams uzreiz pašā Copilotā. Otra lieta, par ko es vienmēr stāstu, jebkura veida mācībās, ko es vadu, ir, kā mēs varam uzlabot šo te rezultātu. Viena lieta ir tāda, ka mēs, tie, kas ikdienā lieto mākslīgo intelektu, iespējams, ka jau esam pieraduši un spējam sagatavot labas uzvednes. Bet pieredze rāda, ka ne līdz galam, tostarp arī man pašam, šeit ir paredzēts viens jaudīgs aģents, ko var atkal izmantot ik viens, tostarp ar basic licenču iespējām. Un tas, kā mēs atrodam šo te aģentu, ir aizejot uz aģentu veikalu, aizejam pie aģenti, un aģentu veikalā mēs atradīsim tādu aģentu kā Prompt Coach. Prompt Coach ir pieejams vai nu uzreiz šeit pie jūsu aģentiem, ja tas ir iepriekš jau atrasts un pievienots. Ja nē, tad jūs viņu atradīsiet šeit pie veidoja Microsoft.
Un līdzīgi kā šeit, es klikšķinātu šādā veidā, un tad attiecīgi varētu izvēlēties atvērt vai pievienot. Tā kā tas ir tā, kā mēs izsaucam šo te prompt coach. Un tagad es jums parādīšu vienu uzskatām piemēru, lai jūs saprastu, kā atšķirās šis te rezultāts. Es varu, protams, darīt tā, ka es aizēju uz jaunu tērzēšanu, un pie jaunas tērzēšanas es vaicāju, sagatavo mani grūtai HR sarunai, persona darbu neveic kvalitīvi, persona darbā neveic kvalitīvi savus pienākumus, un man to nepieciešams risināt sliktākajā gadījumā atlaist šo te darbinieku. Un te mēs redzēsim, kāda veida rezultāts ir izveidots. Te ir tā kā īsts kopsavilkums, pirms sarunas sagatavo informāciju un tā tālāk. Diezgan daudz dažādu elementu. Bet, ja es vēlētos šo te saturu uzlabot, es varu izmantot šo te prompt coach, un es pavaicāju, lai man šis te prompts tiktu uzlabots. Uzlabo šo uzvedni. Un kādā veidā prompt coach uzlabos šo te uzvedni? Kā vienmēr, izmantojot šo te mekas principu, kas ir mērķis, ekspektācijas, konteksts un avoti. Par to es arī esmu stāstījis citos savos video, bet paskatāmies, kāds tad ir šīs te rezultāts. Uzlabotā uzvedne. Tātad mērķis ir zināms, sagatavot mani sarežģītai darbinieku sniegumu pārunai. Konteksts ir iedots jau plašāks nekā tas bija iepriekš uzdevums un sagaidāmā atbilde. Tātad mērķis, tad ir šīs te ekspektācijas, un tas ir šī te sagaidāmā atbilde. Un tad attiecīgi ir konteksts, un par avotiem, avoti šajā gadījumā te nav līdz galam minēti, bet ir ļoti plaši izskaidrots, kas tad ir jāpaveic. Un tālāk mēs ejam atkal uz šo te jauno tērzēšanu un skatāmies, kas mums sanāks šobrīd. Tas ir jaunais rezultāts sagatavošanai sarežģītai darbinieku sniegumu pārunai. Jūs neesat pietiekami motivēts, tā vietā tur tiek doti skaidri šie te norādījumi, kopīgi cēloņu analīze, uzlabojuma plāna izveide, skaidri formulē sekas, noslēgums. Te ir pat iedots uzreiz ievads, kā formulēt atgrieznisko saiti, tā kā daudz plašāk. Un tas ir tas, uz ko es aicinu ikvienu Copilot lietotāju, neatkarīgi no tā, vai jūs izmantojat paplašināto licenci, šo te Copilot Basic licenci, bet lietojot Prompt Coach, jūs varat noteikti tikt pie daudz labāka rezultāta. Trešā lieta, ko es aicinu izmantot un kas šobrīd jau ir pieejama atkal jebkuram Copilot lietotājam, pastāv iespēja, ka atsevišķai Latvijas daļai šī te izmaiņa vēl tikai pamazām tiek ieviest, jeb šī te funkcija pamazām tiek iespējota, bet tās ir notebooks, jeb tāda darba vide, kurā jūs varat augšuplādēt savus darba failus, iedot pietiekami lielu kontekstu, jeb projekta materiālus, ar kuru jūs ikdienā strādājat, un veidot tādu kā darba vidi, ar kuru tālāk jūs jau varat individuāli darboties un veidot arī cita veida materiālus uz šo te avotu bāzes. Tas, kā piezīmju grāmatiņas atšķirās ar vienkāršo licenci un ar šo te paplašināto licenci, protams, ir gan acīm redzams, bet jebkurā gadījumā šobrīd piezīmju grāmatiņas ir pieejamas visiem Copilot lietotājiem, un aiziesim tagad, paskatīsimies, ko tad tas īsti nozīmē. Atveram vaļā šīs te piezīmju grāmatiņas. Kā var redzēt, es biju iepriekš izveidojis šo te līgumu paraugu, un veids, kā es veidoju šīs te jaunās piezīmju grāmatiņas, ir klikšķinu plusiņu, un attiecīgi es varu augšuplādēt šos te dažādos failus, tostarp arī e-pasta paziņojums, ja man viņi ir pieejami, un šis te klāsts tiek papildināts ar cita veida failu formātiem, kā piemēram rich text format. Nākotnē ir lasīts, ka būs iespējams pievienot arī meeting summaries, iespējams, ka kaut kur jau tas ir iespējots šobrīd, un vēl daudzas citas lietas, tostarp arī MD failus, jeb tos failus,
kas tiek radīti tajā brīdī, kad mēs strādājam pie skills failiem, ko izmanto tas pats Cowork, risinājums šeit pat Copilotā vai MD failus, ko izmanto zem attiecīgi Claude Anthropic vidē. Un tā mēs varam izveidot šo te savējo notebooku, un notebook alternatīva tiem, kuri no jums ir iepriekš par to dzirdējuši, ir tāds Notebook LM. Tas ir Google risinājums. Tur var pievienot daudz vairāk šo te failu, līdz 500, ja es pareizi atceros. Savukārt šeit notebook ir iespēja pievienot līdz 100 dažādiem avotiem. Tas ir tas, ko rāda vai kas ir izlasāms Microsoft vidē, bet kopumā šo tad vajadzētu uzskatīt kā tādu jūsu projekta vidi, ar kuru jūs varat dalīties arī ar citiem kolēģiem un attiecīgi strādāt tādā tā kā smilšu kastē, kas jums var ikdienā tiešām uzlabot produktivitāti. Un paskatāmies, kas tad ir lācītim vēderā, kad mēs aizejam uz šo te līguma sadaļu. Es varu klikšķināt atvērt. Un te var redzēt, ka te ir pievienot šie dažādie references faili, un tas, ko es varu izveidot ar šo te basic licenci, šobrīd ir prāta kartes un study guide. Savukārt paplašinātajā licencē es varu veidot Excel, PowerPoint, arī Word dokumentus. Un, ja mēs paskatāmies uz šo te study guide, mēs varam ielādēt, piemēram, šo te study guide quiz. Atkal lietošanas piemērs varētu būt, ka jūs ikdienā strādājat pie kaut kāda dokumentu kopuma, un vai pieņemsim pie mācību materiāliem, jūs gribat attiecīgi, lai jūs varat daudz vieglāk apgūt konkrēto vielu. Ir citi, protams, arī rīki, bet šis ir viens no tiem, ko var izmantot tajā brīdī, kad jūs lietojat Copilot. Kas attiecās uz Mindmap, tad tā ir tāda prāta karte, kura attiecīgi palīdz jums saprast visu šo te iebūvēto failu struktūru savā ziņā. Ja mēs pieņemsim klikšķinām uz Financial Arrangements, es varu klikšķināt izskaidrot. Te gan var redzēt, ka fonā darbojās šis te Mindmap joprojām angļu valodā, neskatoties uz to, ka līguma paraugi bija iedoti latviešu valodā. Un skatāmies, kas no tā sanāk. Kad es aiziešu šo te Mindmap un es vēlos, lai man tiek izskaidrot kādi no šiem te elementiem, var redzēt, ka īres maksa par telpas lietošanu ir eiro summa, tātad ko tad tas koncepts kopumā nozīmē. Un tas ir arī tāds labs vizuāls skaidrojums, kā bieži vien arī LLM fonā domā, ka tas viss ir samest tādās tā kā čupiņās, kā viņiem tas konteksts veidojās un tam līdzīgi. Jā, var redzēt, ka te ir arī atsauc uz šiem te dokumentiem, un tā ir tāda funkcija, kas šobrīd ir pieejama no jūnija mēneša, ja es pareizi atceros, visiem Microsoft biznesa licences lietotājiem. Šeit arī var redzēt, ka tajā brīdī, kad jūs esat izveidojuši šos te notebookus, jūs varat ar tiem dalīties, tātad kopīgojot un aicinot citus organizācijas kolēģus iesaistīties notebook veidošanā vai izmantot to saturu, lai, ģenerētu cita veida saturu nākotnē. Bet tad tīri atgādinājumam, tātad tā ir mākslīgā intelekta darba vide, kas izstrādātu, lai ļautu jums centralizēt visu darbības kontekstu. Ja tas ir tiešām kaut kāds milzīgs projekts, pie kuriem ikdienā nākas darboties, tad tā būtu tāda forša labā prakse, ka jūs veidojat šo te savējo notebooku tajā vienā vietā, dalāties ar kolēģiem un attiecīgi strādājat šeit patās. Tīri ieskatam, es uzreiz parādīšu, kā tas izskatās paplašinātajā licencē. Paplašinātajā licencē notebooks arī ir pieejams šeit pat, un ja es klikšķinātu šeit uz 3 bumbiņām, te būtu iespēja veidot arī sava veida instrukcijas. Tas nozīmē, ka es varētu definēt, ka viens notebooks man pieņemsim ir struktūrē informācija vienā veidā, piemēram, vienmēr tikai atsaucās bullet pointos, ja pieņemsim, tas būtu kaut kāds dokumentu kopums un es strādātu pie kaut kāda liela Eiropas Savienības projekta pieteikuma, es varētu pateikt, ka vienmēr pasaki, kur konkrēti man atrast šo te informāciju tajā brīdī, kad es taisu šos te vaicājumus. Ja tas būtu jau cita veida notebooks, kas ir, pasākumu organizēšana vai tam līdzīgi,
es varētu atkal definēt, ka katreiz, kad tu man sniedz atbildes, tev vajag, pieņemsim, nu, to veidot lietotājiem tā kā draudzīgā veidā. Es domāju, gala lietotājiem, kas attiecīgi piedalās šajos te pasākumos. Tā kā tāda ir šī atšķirība starp vienkāršu un paplašināto licenci. Un, protams, šeit, kad mēs esam šajā te notebookā, mēs varam viņam veidot cita veida failus, kā var redzēt, create. Mēs varam taisīt tos ar audio overview, jeb audio kopsavilkumu šim te notebookam. Mindmap un study guide ir tieši tas pats, kas pieejams Basic licencē, un tad vēl nāk citi elementi, kā infografika, Excel, Words un PowerPoint. Nu, mēs soli pa solim esam nonākuši līdz 4. lietai, ko es noteikti iesaku ikdienā izmantot. Tā ir savu aģentu asistentu veidošana. Un aģentu asistentu veidošana laika gaitā arī ir mainījusies. To var redzēt un atrast. Kādam no jums vēl varētu būt mazliet vecais dizains, kādam varētu būt arī citādāk kāds viss izskatās, bet aģents mēs atrodam šeit šobrīd zem aģentiem, klikšķinot aģenti, un tad mums parādās iespēja veidot šo te jauns aģents un citi aģenti. Es šoreiz nerādīšu, kā veidot šo te jauno aģentu vai par ko veidot šos te aģentus. Bet viena lieta, kas noteikti ir jāņem vērā, ka tajā brīdī, kad jūs esat bijuši vai esat izveidojuši savus iepriekšējos aģentus, ir vērts uzklikšķināt attiecīgi rediģēt jebkuram no jūsu iepriekš veidotajiem aģentiem. Un tas, par ko es stāstu, ir šī te jaunā funkcija, ka mēs varam definēt, kā manam aģentam būtu jāsniedz atbildes. Te es varu pateikt, ka tas ir quick response vai think deeper. Tas ir tajā situācijā, kad jums ir šī te Copilot Basic licence, protams, pie paplašinātās licences, un vēl pie tā, ka jūs esat, pieņemsim, pievienojušies Frontier programmai vai ir iestatīts, ka var tikt izmantot Anthropic risinājumi, jūs varētu arī definēt vēl cita veida modeļus. Tā kā noteikti pašam savu aģentu asistentu veidošana ir joprojām viena no top funkcijām, ko es iesaku un ko ikdienā noteikti ikvienam no jums būtu jālieto. Un kā beidzamā piektā, ko es vēlos pieminēt šajā te video apskatā, ir Pages lietošana. Es Pages šoreiz detaļās nerādīšu, nestāstīšu, jo par to ir veidots atsevišķs video, un es vienkārši ielikšu saiti tālāk zem pirmā komentāra, lai jūs varat atrast un apskatīties. Bet kā tad mēs tiekam pie šiem te Pages? Ja mēs paņemam šo te jebkuru iepriekš gatavoto promptu, kas ir tā kā realizējies, mēs varam klikšķināt zemāk tur apakšā, lai tas tiek atvērts tā kā līdzeklī Pages. Mēs varam to pievienot attiecīgi nesen izmantotai lapai, mēs varam no tā veidot jaunu lapu. Un tīri dažos teikumos, kas tad ir Pages? Pages ir dinamiska vide, ar kuru jūs varat dalīties ar kolēģiem, lai strādātu pie jau mākslīgā intelekta iepriekš radīta satura, un tādējādi jūs varat turpināt viņu uzlabot atkal un atkal, līdz jūs sasniedzat šo te vēlamo gala rezultātu. Un viena no tām papildus funkcijām, kas ir nesen nākus klāt, ir tas, ka pastāv iespēja pārsteigties starp versijām. Respektīvi, var atgriezties pie tiem Pages, pie tām Pages versijām, kuras ir iepriekš bijuši pieejams. Un kā tad tas izpaužās dzīvē? Jūs iepriekšējie Pages, to, ko jūs esat izveidojuši vai patās izveidojāt, pamatojoties uz to manu piemēru, atrodas zem bibliotēkas. Un bibliotēkā jūs varat redzēt tas, kas ir gatavots šodien, tas, kas ir gatavots iepriekšējās dienās, un varam atvērt pieņemsim šo te sagatavot 10 idejas, kā Mārupes Babītes novadā kaut ko tur var veidot. Un te ir attiecīgi opcija, ka mēs varam atgriezties pie šīs te iepriekšējās versijas. Ja es pareizi atceros, tad pastāv iespēja atgriezties līdz pat 50 iepriekšējām versijām, kas ir ne jaunums, pieņemsim, Amerikas tirgu, bet šī te funkcija Latvijā ir tā kā iespējot salīdzinoši nesen. Klikšķinām uz šo te iepriekšējo versiju, kā var redzēt 27. jūlijas,
mēs attiecīgi varam redzēt, kas tad bija šajā te failā iepriekš, un varam arī redzēt, kāda ir šī te atšķirība no tā iepriekšējā faila. Un tas savukārt padara to visu darbošanos kopējā failā daudz no vienas puses dinamiskāk, no otras puses mēs varam vienmēr atgriezties pie šīm te versijām, nu, ja gadījumā kāds ir salaidis kaut ko grīstē. Un tāds bonus elements, protams, ir, kā atceramies, ka visiem, kuri ir Copilot lietotāji, ja neskaita nu, tos, kuri ir iegādājušies mājsaimniecības vajadzībām, ir opcija izmantot šo te izveidi. Šodien es neko sīkāk nestāstīšu par to visu, bet zem izveides mēs varam tiešām veidot daudz un dažādu elementu. Jā, kaut kādā mērā tur var teikt, ka tas pats ChatGPT, Gemini veido labākas bildes un visu pārējo, bet tiem no mums, kam ikdienā jādarbojās Microsoft ekosistēmā, nevienmēr ir izvēle lēkāt no viena mākslīgā intelekta rīka pie cita, turklāt nevienmēr tas pat ir atļauts. Un vēlams, lai darbinieki skraida pa citiem mākslīgā intelekta rīkiem, ja viņiem ir iedots tas, kas ikdienā patiesībā būtu jālieto. Tā kā šīs ir tās 5 galvenās lietas, ko es gribēju pateikt, vai 5 galvenās funkcijas, kuras tu, kā Microsoft Copilot Basic licences lietotājs, noteikti var izmantot, un tās attiecīgi bija. Atceramies par iestatījumiem, tātad nomainam iestatījumus tā, lai tie ir spējīgi radīt rezultātu atbilstoši tavam ikdienas kontekstam. Tā otra lieta, ko mēs rādījām un paskatījāmies, bija, kā mēs varam izmantot Prompt Coach, lai rezultāts, ko mēs saņemam no Copilot, ir daudz kvalitatīvāks. Protams, mēs paskatījāmies arī notebooks, kas ir alternatīva notebook LM jeb Google risinājumam, bet ir diezgan tālu, lai sasniegtu šo te pašu kvalitāti. Tāpatās mēs paskatījāmies, ka šobrīd veidojot savus aģentus, mēs varam definēt, kāda veida modelim fonā attiecīgi būtu jādarbojas, un beidzamais bija attiecīgi šis te pages, un kā mēs varam to izmantot ikdienā un atgriezties pie iepriekšējām versijām. Tā kā es ceru, ka tev likās noderīgi. Paldies tev par uzmanību un lai forša diena. Čau!